Nekad nevajag par zemu novērtēt cilvēku muļķību. Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Nulikā Eiropas parlaments apkopojas jaunākos Eirobarometra aptaujas rādītājus par pavasari. Aptauja par attieksmi pret Eiropas Savienības problēmām tika veikta 27 Eiropas Savienības valstīs. Gan par Eiropas Savienības lomu globālo problēmu risināšanā, ilgtermiņa budžetu, pilsoņu galvenajām prioritātēm un vērtībām. Lai runātu par šo, mūsu studijas viesis ir ekonomikas analītiķis, publicists un Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Sveiki! Sveiki! Mēs redzam pēc šīs aptaujas, kas no vienas puses ir nekas jauns, nekas nepārsteidzošs, varētu pat teikt, bet ka Eiropas Savienībā kopumā, un tajā skaitā arī Latvijā, diezgan daudz tiek sagaidīts no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta, kas stāsies spēkā no 27. gada, un ir redzams, ka diezgan izteikti galvenā loma vai joma, kam pievērš uzmanību, ir aizsardzība un drošība. Un ņemot vērā neskaidro ģeopolitisko situāciju, apmēram 68% no aptaujātiem Eiropā kopumā, bet Latvijā vēl vairāk, 76% uzskata, ka Eiropas Savienībai jāspēlē būtiska loma savu iedzīvotāju aizsardzībā no globālām krīzēm un drošības riskiem. Tas ir samērā tāds liels izaicinājums un apmēram uzstādījums vai rāmis tuvākajiem 3-5 gadiem tam, kas notiks gan attiecībā uz ekonomikas attīstību, gan arī uz kopīgiem jautājumiem, ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Jā, un, protams, ka cilvēki vienmēr no visām sabiedriskām institūcijām, no visām valstīm pārvaldes līmeņiem sagaidīs vairāk nekā tie var dot. Ja nekļūdos, tad tāds tipisks salikums aptaujās arī ir, ka 80% cilvēku vēlas mazākus nodokļus un 80% vēlas lielākus pabalstus. Es tā nopaļoju, bet tāds apmēram ir. Un tagad uzzinājām tikko, ka Eiropas Savienībā Latvijā 80% vēlas no Eiropas Savienības lielāku drošību. Skaidrs, ka tas ir kaut kas jauns. Eiropas Savienībai, Eiropai kopumā beidzot nāksies vairāk nodrošināt savu drošību. Amerika jau par to teica kādu laiku pieklājīgi un tagad pateica skarbāk. Tas acīm redzot notiks un kaut kas tajā virzienā tiks darīts. Bet, protams, mums jau ir nostājušās rindiņā, piemēram, lauksaimnieku organizācijas, kuras saka, uz lauksaimniecības rēķina, piemēram, ne un ne. Un, ja tā skatās loģiski, protams, tā varētu būt viena no jomām, no kuras varētu pārdalīt, bet nekad jau nebūs viegli, un tad droši vien būs kārtējie samiti visu nakti, un droši vien vairākas naktis, un tad pēdējā brīdī kaut ko nolems. Bet ir skaidrs, ka ejam uz lielāku Eiropas Savienības aktivitāti drošības politikas jautājumos. Nav šaubu. Bet ko tas nozīmē? Mēs saucam to aspektu maiņa, lielāki ieguldījumi procentos no iekšzemes koprodukta aizsardzībā kopumā, Trumpa tarifi attiecībā uz Eiropas Savienību plašā spektrā, regulāri mainīgi šī runāšana par tarifiem no ASV puses. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropai tie nav tie vieglākie laiki. Ja es tagad, piemēram, atceros, kādas vispār bija noskaņas par nākotni šī gadsimta pašā sākumā. Vispār skats uz dzīvi kopumā bija daudz optimistiskāks. Ļoti daudzos veidos un virzienos ekonomika, drošība, vides problēmas arī vēl nebija tās āsinājušās. Un vienkārši, mēs ejam cauri posmam, kad nebūs viegli. Varētu teikt, ka mums jau arī, kad tad mums ir bijis viegli, bet, ja paskatās tā pēdējos 30 gadus, kas mūsdienās ir apmēram viena paudze, vai ne, tas tik ļoti tuvu tam arī ir, tad Latvijā reāli ienākumi ir vairāk nekā trīskāršojušies uz vienu iedzīvotāju. Kopumā tuvu tam, bet tuvu 3 reizēm, bet uz vienu iedzīvotāju pat
stipri virs 3 reizēm. Tad, ja mēs atceramies savus, teiksim, dzīves posmus no jaunības līdz pašreizējam briedumam, droši vien, ka varētu teikt, ka dzīve kļūs labāk, vai ne? Ja es tagad domāju, mana formatīvā fāze sākās 91. gadā. Jā, es atceros savulaik piedalīšanos lielākajā daļā atmodas laika visā demonstrācija, tepat Daugavmalā pie brīvības pieminiekļa un vēl citur. Jā, tur tajā laikā tā kā mūsu pasaules uzskats veidojas. Tas, protams, bija grūts laiks, vai ne? Bija daudzas problēmas, kuras šobrīd pat grūti iztēloties, ka veiklā vienkārši nav pārtiks. Bet kopš tā brīža mūsu dzīve neapšaubāmi, visiem nekad neies vienā virzienā, vai ne? Bet, ārkārtīgi lielai daļai Latvijas iedzīvotāju tā dzīve kļūs labāk. Tagad domājot, kā būs ar maniem bērniem, viņu sākuma punkts neapšaubāmi ir daudz labāks nekā bija man. Bet vai viņi dzīves laikā savas ekonomiski aktīvās dzīves laikā, tas posms pamazām tuvojās, vai viņi piedzīvos tādus uzlabojumus, un par to man galīgi nav pārliecības. Domāju, par to īsti nav pārliecības Latvijā, par to nav pārliecības arī daudz kur citur Eiropā, kur, protams, tas sasniegtais līmenis jau ir vēl augstāks. Eiropai nav viegli laiki izrādījies, ka pārējā pasaule ir daudz skarbāka vieta nekā bija domāts. Tāpat visam noteikti jāsāk izpausties demografiskās krīzes ietekme uz ekonomiku, kas būs ļoti garš un grūts process. Eiropā ir bijusi kāda paudze, pusotra paudze, divas varbūt gluži ne, kas ir izbaudījušas situāciju, teiksim tā, daudz mazāk ir ieguldījuši pūļu nākamajā paudzē, tādā ziņā varbūt sadzīviski iegūstot lielāku brīvību, gūstot iespējas vairāk visādi braukāt un izklaidēties, bet tā ir bijusi tāda sava veida gara demografiskā ballīte. Ir pat tāds termins ekonomikā demografiskā dividenda, kad jaunu uzturamo cilvēku skaits ir samazinājies, bet veco uzturamo cilvēku skaits vēl nav tik liels. Tagad šī demografiskā dividenda ir beigusies, tas ir vēl viens papildus spriedzes faktors. Tas viss, saliekot visus šos apstākļus kopā, grūti būs ar naudām, ar budžetiem valstīm, Eiropas Savienībai. Latvijā tagad saka, mums ir grūts budžets, tur ir jāizdara visādas izvēles, tur jātaupa, tur tas un šitas. Es jums varu pateikt, aiznākamā gada budžets arī būs grūts, aiznākamā gada budžets arī būs grūts. Bet, ja tā vēl 2008. gadu tā laika periodu, kas iezīmēja tā saucamo ekonomisko krīzi un to, ko nozīmē jostu savilkšana aizsardzības budžeta kontekstā. Tas tomēr nav viens, vai tās ir salīdzināmas idejas? Tās nav īsti salīdzināmas lietas, jo mums šobrīd nav ekonomiskās krīzes. Mums ir bijis Latvijā, bijis arī Igaunijā, bijis pāris gadu periods, kad ekonomika plus mīnus stagnē. Tur ir dažādi skaitļi. Par IKP datiem mums ir arvien vairāk visādu interpretāciju, bet ir skaidrs, ka 2 gadus ekonomikā kopumā ir bijusi stagnācija, tā to var nosaukt. Kas gan, starp citu, nav bijusi stagnācija reālajās algās. Tur ir pavisam cita aina un droši vien lielākajai daļai cilvēku un kaut kādi 80-90% ekonomiski aktīvo ir darba ņēmēji. Viņiem varbūt šī reālo algu dinamika ir pat daudz svarīgāks skaitlis. Bet, vārdsakot pēdēji, šobrīd Latvijā nav ekonomiskās krīzes. Un tieši šobrīd, kamēr mēs šeit runājam, ekonomika no šī relatīvas stāvēšanas perioda iet ārā un atsevišķi nozars ļoti labi sāk augt. Toreiz pirms 15 gadiem, tā bija pavisam cita aina. Tad Latvijā bija bijusi viena ļoti tiešām spilgta, īsa ballīte, kas bija saistīta ar galvenokārt privātā sektora naudas ieplūšanu privātajā sektorā. Tur tika pieņemti dažādi savdabīgi lēmumi. Tas process bija ļoti baudāms zināmā mērā, bet beidzās, protams, ar avāriju. Un tad ekonomiski tā situācija bija daudz skarbāka. Tiešām daudz skarbāka.
Un kopš tā brīža ir bijis ievērojams progress, ja mēs skatāmies algas, kādas tās ir statistikā, tātad tās ir oficiāli izmaksātās algas 2010. gads, un šis gads tur jau ir gandrīz reiz 3 naudas izteiksmē, un negluži reiz 2, bet plus kādi 80% pirktspējas izteiksmē. Šobrīd jau ir daudz labāk. Baltijas valstis ir stipri progresējuši šajā laikā, bet Eiropa kopumā droši vien netik ļoti, un tur atsevišķās valstīs nespēja savienot vēlmes ar iespējām iegūst vispār prātam neaptverams mērogs. Redzam, kas tagad notiek Francijā. Tas ir būtībā varbūt ne politiskās sistēmas sabrukums, bet paralīze gan. Bet, ja mēs redzam kaut vai pēc šiem Eirobarometru datiem, ka vairāk kā 37% Eiropas Savienībā kopumā un 42% Latvijā šo prioritāti saskata aizsardzībā nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā, tad aizsardzības ekonomika, aizsardzības budžets, tie ir tādi jēdzieni, kuri liek mainīt to domāšanu par to, kā mēs veidojam savu ekonomiku, uzņēmējdarbību, rūpniecību. Tas neliks radikāli pārkārtot visu ekonomiku, bet tas pavisam noteikti nozīmē, ka daļa budžeta naudas, kas varētu tikt iztērēta tūlītējai labsajūtas gūšanai, viņa būs jāiegulda. Jāiegulda ieroču sistēmās, jāiegulda apmācībās, pierobežas valstīs arī nocietinājumu izbūvē. Un tas Latvijā tas nozīmē to, ka nevis dzīves līmenis kritīsies, dzīves līmenis augs lēnāk, nekā tas būtu audzis bez šīs nepieciešamības papildus tērēt drošībai. Tajās Eiropas valstīs, kur ienākumi ir lielāki, bet tajā pašā laikā viņi nav īpaši auguši pēdējā laikā. Un tieši tas cilvēkiem psiholoģiski ļoti svarīgi. Pat ja tev ir it kā ir daudz, no mūsu skatu punktu raugoties, ja nav bijis progresa, pat kaut kāda lejupslīde neliela, tas tiešām atstāja iespēju, kā teiksim Itālijā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju reālais koprodukts, cik vispār ir audzis kopš 2000. gada, ja ir audzis, tad ļoti nedaudz. Un tas savukārt ir bijis šāds jau tiešām ilgs periods pēc tam, ka tā valsts iepriekšējās 10 gadēs piedzīvoja ļoti lielu progresu. Līdz ar to tur iespējams daudzējādā ziņā vilšanās līmenis ir vēl daudz augstāks. Pasaulē apmēram 20% Eiropas Savienībā kopumā liek uz Eiropas Savienības vērtībām un demokrātijas aizsardzību, un Latvijā tikai 12% to atzīst par savu prioritāti. Vai šeit, jūsuprāt, iezīmējas kaut kādi iekšpolitiski riski attiecībā uz politisko sistēmu, populisma uzplaukumu vai cita veida līderības parādīšanos tuvākajā laikā politiskajā arēnā? Ka mēs esam atvērtāki tam nekā Eiropas Savienībā kopumā. Kā ir citas Eiropas valsts, kur es gan neapskatījos, tas risks varbūt ir lielāks. Par Ungāriju. Tas risks ir lielāks, tas, ka mums tā sabiedrība ir diezgan daudzveidīga, tas kaut kādā ziņā varbūt arī palīdz aizsargāt no varas koncentrācijas. Bet tur noteikti izskaidrojums varētu būt arī tāds, ka vienkārši mēs esam bijuši īsāku laiku Eiropas Savienībā. Ir bijis mazāk laika, kad tu uzauc dzirdē, kur visu laiku par to runā, kur uzsver, ka tu esi Eiropietis, ka Eiropas tur misija tāda un tāda, pasaules gaisma un demokrātijas sargātājs un tā tālāk un tā joprojām. Ir joprojām liela sabiedrības daļa, kuriem visa šī Eiropas lieta un Eiropas būšana tomēr ienāca viņu dzīvē samērā vēlu. Es pieļauju, ka tur tajā aptaujā starp paudzēm Latvijā arī droši vien kādas atšķirības. Kā jau parasti, vai ne? Jā, protams. Var iedomāties, ka tā ir viena joma, kur tas kontrasts droši vien ir diezgan liels. Mēs esam atšķirīgi, jā, noteikti, ka tas domāšanas veids un pasaules uzsvere pamazām Eiropā konverģē, bet tā droši vien, ka nekļūs pa vienu nāciju. Un sabiedrība tā dziļākajos līmeņos tiešām mēdz mainīties ļoti lēnām.
karodziņi un satversmes un pat robežas var mainīties ātri, bet domāšanas veids tomēr daudz lēnāk. Ja mēs runājam par ģeopolitiskiem riskiem, mēs ik pa laikam izvelkam atsevišķus faktus un mēģinām viņus interpretēt kā tādus, kuri ietekmē Latvijas attīstību kopumā. Runa ir par investoru aiziešanu vai neaiziešanu no Latvijas. Tad, kad Zviedri pārdeva savus citiem Zviedriem iespējams, mēs runājām par to, ka tas viss ir noticis ģeopolitisko risku dēļ. Šobrīd es skatījos, ka mājsaimniecības preču mazumtirgotājs JISK ir paziņojis, ka viņi savukārt iegulda mežu investīcijās. Mēs runājām, ka Rimī pārdošana ir arī saistīta ar šādu ģeopolitisko risku iezīmēšanos. Tas bija tādā sociālo mēdīju līmenī bija spekulācijas. Izskatās, ka Zviedri pārdod un dāņi pērk. Varbūt viņiem tur kaut kādas vecas domstarpības. Jautājums ir, vai patiešām šie ģeopolitiskie riski ir šobrīd faktors, kas iezīmē šo te investoru pāriešanu no vienām rokām otrās rokās šobrīd. Jā, tur droši vien varētu ironizēt par dāņu un zviedru vēsturisko cīņu par ietekmi. Reiz kaut kur meklēja atbildi uz jautājumu, kuras valstis vai kuras tautas vēsturiski karojuši visbiežāk tieši karu skaita ziņā, kas ir pirmās. Un viens no variantiem, ka tas ir starp Dāniju un Zviedriju bijis. Mūsdienās to, protams, grūti iztēloties, vai ne? Bet tur cīņa par ietekmi bija sai kāda. Protams, ka tur skatoties viduslaikos, tur ir grūti pateikt, kas bija karš, kas nebija, vai ne, kas bija vienkārši kaut kāds feudāls kašķīts. Bet katrā ziņā nav redzama investīciju aizplūšana kopumā. Dažkārt vieni skandināvi pērk no citiem skandināviem. Dažkārt viņi piepērk kaut ko klāt. Ja mēs skatāmies uz investīcijām kopumā, neapskatījos par tiešo šogadu, bet vēsturiski Latvijā un arī Igaunijā, bet neskapēc ne Lietuvā, varbūt tāpēc, ka viņi optimistiskāk IKP rēķina, investīciju attiecība par IKP ir konsekventi bijusi virs Eiropas vidējā. Ja mēs skatāmies uz investīcijām rūpniecībā, kas ir tās lielās, smagās fiziskās investīcijas, kuras nevar viegli paķert un aizskriet, tad, teiksim, ja iepriekšējā 10 gadē tipisks līmenis bija ap 300 miljoniem eiro gadā, tad iepriekšējos 2 gados bija ap 600, kas ir pieaugums pat reālā izteiksmē ar visu inflāciju. Daudz ārzemju naudas nāk iekšā nekustamo īpašumu attīstīšanā, tur tā nozara ar vietējo kapitālu, vai ja ar to būtu jāizteikti, tad būtu tur stipri bēdīgi. Tā kā nav redzams pazīmes, ka te būtu kaut kāda vispārēja investīcija beigšana. Runājot vēl par to, zināmā mērā, nedrošības fonu uzturēšanu, manuprāt, tas vienkārši ir tāds cīnisks un bezgaumīgs veids, kā Latvijā mediji pelna naudu ar kāpeņu stāstiņiem par ģeopolitiku. Sacensība. Savulaik Latvijā bija sacensība, varēja iegūt 15 minūšu slavas, pasakot, cik cilvēki atbraukuši no Latvijas un cik te mazas palicis. Tu varēja, pateikt, Latvijā palicis, 1,5 vai 1,3 miljonu cilvēku. Bet mēs nevaram arī izslēgt, ka mēs atrodamies nekonvencionālā karā, kurā informatīvās telpas un tās naratīvu veidošana ir viena no sastāvdaļām, ko realizēt. Protams, bet arī, nekad nevajag par zemu novērtēt cilvēku muļķību. Tas ir absolūti fantastisks resurss, cilvēku muļķība un alkatība. Kaut kādā ziņā tā ir mediju cīņa par klikšķiem, sacensība par to, cik drīz mēs mirsim un cik briesmīgā veidā. Tas atvainojas par ironiju. Jo briesmīgās virsraksts būs, jo labāk. Tāpat kā savulaik tu varēji sacensties nosaukt viszemāko skaitu, kas ir Latvijas iedzīvotāju skaits, un tev noteikti tavu viedokli nopucēs. Vai tam ir kaut kāds sakars ar realitāti? Tas vispār tādi jautājumi netika uzdot. Tā tu varēji mierīgi tikt pie savām 15 minūtēm slavas. Un tagad taisnākais ceļš uz 15 minūtēm slavas ir ģeopolitika. Bet protams, ka cilvēku muļķība nav vienīgais kaitīgais resurss pasaulē, ir arī informācijas karš pavisam noteikti. Un tas ir ļoti
acīm redzam, ka tas ir lietots pret Baltijas valstīm, jo īpaši pret Latviju. Viens no maniem izskaidrojumiem tam, kāpēc Latvijā ir bijusi tik liela emigrācija, un Latvija un Lietuva šajā ziņā kaut kā pilnīgi krīt ārā no konteksta, ir citas valstis ar stipri līdzīgu labklājību, teiksim, Ungārija, tajās vairāk uz dienvidiem, Višegradas valstīs, kur nekas vispār nekas tam līdzīgs nav bijis, kur populācija kopš 90. gadu sākuma ir bijusi diezgan stabila, tur ir vairākas tādas valsts. Viens no iemesliem, viņi sāk augstākā punktā, tas neapšaubām, bet arī Latvijā, var redzēt, ir bijis ārkārtīgi liels spiediens uz emocijām, mēģinot nepārtraukti iestāstīt, ka te viss ir slikti, ka te nekas neizdosies. Dažkārt tā ir vietējo lētas slavas cienītāju sacensība par uzmanību, neapšaubām. Dažkārt politiska cīņa, bet tur ir arī vienas lielas valsts darbība, un tas tā kā modelis, tas ir ļoti labi redzams. Nesaukšu tagad vārdā, bet ja atcerās, ko ir dažādos laikos teicis cilvēks, kurš savulaik bija diezgan nozīmīgs vienas avīzes redaktors, tur ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir tiešais vats uz vēstniecību. Tur nav cita. Teiksim, es ar sazvērstības teorijām esmu ļoti piesardzīgs, bet ja atkārtojas narratīvi ļoti precīzi, sistemātiski, par zelta miljārdu, kurš nelaidīs pārējo pasauli pie labklājības, kaut kāda tēzes, Krievijas propagandas tēzes par Ukrainu, par savulaik par karu Abhāzijā. Ja tas parādās sistemātiski, ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir tiešais vats. Un ir tādi cilvēki bijuši Latvijā diezgan daudz mediju vadītāju līmenī, žurnālistu līmenī. Daži joprojām turpina darboties, par kuru arī angažētība nav nopietnu šaubu. Kā jūs skaidrot, jo es skatījos pēc eksporta rādītājiem, tie bija jūnija gan dati par to, ka parādījās ziņa, ka jūnijā ir pieaudzis Latvijas eksports uz Krieviju. Un tur neliels bija tas procents, protams, salīdzinoši, bet tas bija iezīmēja kaut kādu pieaugumu. Un šī ka eksportā kaut 5% laikam, ja ir uz tūtam. Jāsaprot, pirmkārt, mēneša dati iet troksnis. Kāpēc Latvija, kā norādīja arī starptautiskais apskatnieks un analītiķis Māris Ančāns, ka Latvija nedaudz amorāli rīkojas, viņš teica šeit. Es nepiekritīšu, pirmkārt, šim vārdu salikam Latvija amorāli rīkojas, vismaz tik tieši to nevar apgalvot. Jāsaprot ir tas, ka Latvija ir Eiropas Savienības, kas ir arī Muitas Savienība dalībvalsts, un Muitas Savienības daļai no teritorijas, kur preces brīvi pārvietojas, nevar būt savā ārējās tirdzniecības politika. Vismaz pilnā spektrā. Tātad piemēram, par sankcijām, par tām lemj Eiropas Savienība kopumā. Ja prece ir sankciju sarakstā, tad, ja tu atved līdz Latvijas robežai, vismaz tad, ja tas noteikti saskaņā ar likumu, tad prece tiek apturēta. Ja prece nav sankciju sarakstā, tad to var vest tālāk. Un ja kāda cita valsts kavējas Latvijas preču eksportu uz kādu citu vēl trešo valstu, kas savukārt tai valstī, tai otrai Eiropas Savienības valstī nepatīk, tad mēs būsim pirmie vai ne, kas aizskries uz Briseli pasūdzēties, ja tur vienkārši apturēs to mašīnu. Tas, kas notiek pamatā ar ārkārtīgi lielu pārsvaru, tas ir reeksports, tas ir citās Eiropas valstīs farmācija. Citu tādu nozaru nav. Arī, teiksim, ir kaut kādi mašīnu būvs produkti, kas iet uz Krieviju, bet tā vairs nav tik liela daļa tai nozarē. Bet kādēļ to ir tik sarežģīti apturēt? Tāds nav. Es, kā vienkāršais lauku puisis Pēters, ja tā būtu mana lemšana, es droši vien vispār būtu pārtraucis Eiropas Savienības sadarbību ar Krieviju visos veidos. Es vienkārši būtu noteicis preču embargo. Bet es vienkāršais lauku puisis, es nelemju. Es nenosaku Eiropas ārējās tirdzniecības politiku. Un Latvija nenosaka viena pati ārējās tirdzniecības politiku.
kurām precēm būs sankcijas, kurām nebūs, un vai vispār būs kāda tirzniecība. To nosaka 27 valstu vienošanās, un tā ir tāda, kā tā ir. Un tur ir valsts gan ar dažādām vērtībām, tu pieminēji Ungāriju, un arī ar ļoti dažādām interesēm. Un par šo notiekušo tirzniecību tas nav Latvijas lēmums. Tās ir ar ļoti, ļoti lielu pārsvaru, tās ir citu valstu preces, un, protams, arī Latvijā privāts uzņēmums, ja viņš pārdod Krievijai preci, kuru drīkst pārdot, tad Latvijas valdība nevar to aizliegt. Par veidiem, kā mēs ekonomiski varam ietekmēt Krieviju. Protams, ar to mūžīgo piebildi, cik vispār liela var būt mūsu ietekme. Bet, ja mēs gribam tiešām mazināt Krievijas spēju kādam uzbrukt, tad visefektīvākais veids ir samazināt naftas produktu patēriņu. Jo tas ir galvenais eksports. Tagad mēs ļoti labi redzam, ka tur var izdomāt visādas sankcijas, cenu griestus, sankcionēt kuģus un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss, protams, ir jādara. Bet galu galā tā nafta tā vai tā, viņi kaut kā atrod savu ceļu pie pircēja. Kā var šo problēmu atrisināt fundamentāli uz visiem laikiem, ir samazinot naftas produktu patēriņu. Vai Trumpa tarifi Indijai mainīs to? Nē, nemainīs īsti, nē. Tur ir vispār garš stāsts. Indija kā bija viena no tām valstīm, kas pat respektē tos cenu griestus, un patiesībā sakot jau arī Eiropas Savienība un ASV, jo īpaši kara sākumā, kad situācija naftas tirgu vēl bija cita, viņi jau apzināti izvairījās no pilnīgas Krievijas naftas eksporta aizliegšanas, jo tad būtu cenas krīze pasaulē. Un tur, protams, ka politiķiem savas īstermiņa intereses, un tam, protams, nav nekāda sakara ar morāli. Tas ir ļoti ciniski. Bet, labi, tas ir bijis. Ja mēs runājam par nākotni, jau mēs tagad redzam, ka pasaulē naftas patēriņa pieaugums ir praktiski apstājies, un atkal vēl šorīt lasīju Financial Times ziņu, ka naftas nozare rietumos gatavojas grūtiem laikiem, jo ir gaidāms tirgus pārstātinājums, un cenas varētu kristies. Lūk, tas ietekmē, un kāpēc tas ir noticis, kāpēc naftas patēriņa pieaugums ir gandrīz apstājies? Pirmkārt, tāpēc, ka strauji attīstās elektriskās piedziņas tehnoloģijas, un tas strādā. Tas strādā uz naftas cenu, un tas, starp citu, arī jebkuram gaismas nesējām, kurš vēlas glābt pasauli, palīdz personiski ietaupīt. Paldies, tas bija Luminor bankas galvenais ekonomists, analītiķis, ekonomikas analītiķis un publicists Pēters Strautiņš. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Kristīna Dēle un montēja Normīts Papa. Paldies! Paldies!